Divi nirēji veic pirmo niršanu garā zemūdens posmā Ogof Agen Alved alā, Dienvidvelsā. Viņi atrodas vienas no apvienotās karalistes sarežģītākajām alām zināmajās robežās un mēģina pirmie izlausties cauri šim aplūdušajam alas posmam. Tā ir attāla vieta. Viņi jau ir niruši cauri 3 zemūdens alas ejām un rāpojuši, kā arī gājuši jūdzēm cauri sausai alai, lai nokļūtu šajā vietā. Viņi ir niruši tik tālu, cik iespējams šajā neizpētītajā ejā un ir izmantojuši savu gaisa krājumu līdz galējai robežai, kad atrod to, ko bija meklējuši. Kad viņi seko šai nogāzei, kas ved augšup uz virsmu, viņi saprot, ka ir pieļāvuši briesmīgu kļūdu aprēķinos. 1974. gada vasarā Mārtiņš Fārs un Rodžers Solāri cenšas sasniegt jaunas virsotnes, dodoties tālāk un dziļāk nekā jebkurš cits vienā no sarežģītākajām un pazīstamākajām alām apvienotajā karalistē. Viņus uzskata par 2 no savas paaudzes labākajiem Lielbritānijas alu nirējiem. Mārtiņš Fārs ir 23 gadus vecs alu nirējs. Viņš ar alu izpēti nodarbojas kopš 10 gadu vecuma, bet pēdējos 3 gadus ir arī alu nirējs. 23 gadu vecumā viņš jau ir pieredzējis izpētes alu nirējs, labi pazīstams apvienotās karalistes alu nirēju kopienā. Pēdējos 3 gadus viņš nirst kopā ar vēl vienu alu pētnieku un alu nirēju, Rodžeru Solāri. Solāri ir 24 gadi, un abiem nirējiem ir līdzīga pieredze. Solāri ir no Dīnas meža Gloucestershīrā, un viņš ar alu pētniecību un niršanu nodarbojas kopš 12 gadu vecuma. Rodžers Solāri ir apņēmīgs un izturīgs alu nirējs. Viņš ir pazīstams kā cilvēks, kurš sasniedz savus mērķus. Viņš regulāri pabeidz sarežģītas alu ekspedīcijas, virzoties arvien tālāk alās un kartējot jaunus pazemes maršrutus. Kopā viņi ir atraduši un izpētījuši jūdzes jaunu alu Velsā un Īrijā, tādējādi iemantojot atpazīstamību. Fārs un Solāri vēlas paplašināt robežas alu izpētē, izmantojot savas niršanas prasmes, lai sasniegtu visbīstamākās un attālākās pazemes vietas, kādas vien iespējams. Taču viņiem nevienmēr ir viegli atrast nākamo izaicinājumu, lai vēl vairāk nostiprinātu savu reputāciju. 70. gadu sākumā labākās alas bieži jau ir aizņēmuši citi nirēji. Iespējams, kāds cits nirējs jau ir bijis alā pirmais, vai arī līdz šim ir sasniedzis vislielāko progresu un tādējādi neoficiāli pieteicis kā savu. Fārs un Solāri ir neapmierināti ar to, cik daudz izcilu izpētes vietu viņi nevar pieteikt kā savas. Viņu dzimtā teritorija ir Dienvidvelsa, un viena no labākajām alām apvienotajā karalistē, Ogof Agen Alved, atrodas netālu. Viņi vēlas izpētīt šo alu, taču cits alas pētnieks vārdā Džons Pārkers jau pēta šo alas sistēmu. Galu galā veiksme nostājas viņa pusē. Pēc gada bezdarbības viņi saprot, ka Pārkers ir zaudējis interesi turpināt alas izpēti. Tas paver iespēju Fāram un Solāri turpināt alas izpēti no tās vietas, kur Pārkers bija apstājies. Abi dosies tālāk uz Agen Alved galējo lejtecē esošajiem sifoniem. Ogof velsiešu valodā nozīmē ala. Ogof Agen Alved ir alu sistēma, kas atrodas Kaitekmens iežos Langatok nogāzē Dienvidvelsā. Tā atrodas tieši uz rietumiem no Abergevenijas pilsētas un netālu no mazākās Krikhavelas pilsētiņas. Ar vairāk nekā 20 jūdzēm kartētu eju, tā ir 4. garākā ala apvienotajā karalistē. Alu pirmoreiz pētīja vīrietis vārdā Brians Prais 1949. un 1950. gadā. Tikai 1957. gadā Herefordas alu klubs izlauzās cauri alas pirmajam akmeņu aizsprostam, kas ir akmeņu vai gruvešu sakopojums, kas bloķē eju alā. Aiz šī pirmā akmeņu aizsprosta ala atveras garā un sarežģītā alu sistēmā ar dažādiem maršrutiem izpētei. Tajā ir plaši gaiteņi ar baseiniem, kaļķakmens veidojumiem un aplūdušām vietām. Papildus tam, ka Agen Alved ir populāra alu izpētes vieta, tā ir arī nozīmīga sikspārņu mītnes vieta. Katru ziemu vairākus 100 reto mazo pakaus sikspārņu dodas uz šo alu, lai tur apmestos. Pēc 1957. gada nākamā nozīmīgā Agen Alved izpēte notika, kad Džons Pārkers sāka nirt alas galējos lejtecē esošajos sifonos. Daļa alas, kas sola vairākus kilometrus neizpētītas teritorijas, taču normālai izpētei tā ir nepieejama, jo to bloķē sifoni, jeb ar ūdeni aplūduši alas posmi. Tie var būt gari vai īsi, un tie var būt statiski, bez tekoša ūdens vai aktīvi, kad caur tiem nepārtraukti plūst ūdens. Pārkers kopā ar citiem nirējiem bija nirst cauri sifoniem Agen Alved alā, lai mēģinātu paplašināt zināmās alas robežas.
Pēc niršanas sifonā alas nirēji bieži atklāja, ka viņi galu galā iznirst jaunā, sausā alas posmā, pa kuru var iet kājām. Un Parkers ir atradis īsus sausos alas posmus starp sifoniem, kuros viņš ir niris. Savā pēdējā mēģinājumā Parkers iekļūst 3. sifonā. Niršanas laikā viņam sāk pietrūkt gaisa, un viņš netiek līdz sifona beigām, lai pārbaudītu, vai tas atvers jaunā, sausā alas posmā. Mūsdienās Agen-Alved ala ir populāra alu izpētes vieta, un tiem, kuri nevēlas nirt cauri sifoniem, augšējos līmeņos ir daudz ko izpētīt. Lai izpētītu alu, kas pazīstama ar iesauku Agī, alu pētniekiem nepieciešama atļauja, lai saņemtu ieejas atslēgu, un viņiem jāparakstās pie ieejas, norādot, kuru maršrutu viņi izvēlēsies gadījumā, ja apmaldīsies. Cik es saprotu, tā ir izaicinoša ala. Sausie augšējie līmeņi var prasīt 6 līdz 8 stundu ilgu ceļojumu turp un atpakaļ. Iet cauri alas zemūdens galējiem lejtecē esošajiem sifoniem ir pavisam cita lieta, un šādam ekspedīcijas braucienam būtu nepieciešama rūpīga plānošana. Pieņemsim, ka viens no parastajiem maršrutiem ir 3 stundas uz priekšu un 3 stundas atpakaļ, ar vieglu mugursomu, ūdenim un ēdienam. Solari un Fārsam jānes savs niršanas aprīkojums un vairāki baloni alā. Viņi nevar visu šo aprīkojumu nest paši, tāpēc viņiem nepieciešama cilvēku grupa, kas palīdz, un arī šiem cilvēkiem vajag savus krājumus. 1974. gada maijā abi ir gatavi doties. Viņiem viss ir saplānots, un viņiem pievienojas neliela draugu grupa, kas darbojas kā šerpas. Tie ir alu pētnieku draugi, kuri ir sajūsmā par iespēju piedalīties ekspedīcijā un, iespējams, apgūt pēc iespējas vairāk, lai kādu dienu paši vadītu savu ekspedīciju. Tieši pirms ekspedīcijas Solari savaino savu celi. Viņš nevar iziet jūdzi garo nogurdinošo posmu, kas pazīstams kā dienvidu straume, pa kuru alu pētniekiem jālien un jāspiežās cauri, lai nokļūtu līdz galējiem lejupvadošajiem sifoniem, un jo īpaši ne ar visu nepieciešamo aprīkojumu, kas jānes līdzi. Tāpēc pirmajā braucienā viņi vienojas, ka Fārs dosies viens pats. Fārs šajā braucienā noskaidros, cik tālu viņš var tikt alā, un tad vēlāk viņi varēs turpināt izpēti kopā. Nav neparasti, ka alu mirēji nirst vieni paši. Realitāte ir tāda, ka tiklīdz tu ieej alā, lai nirtu, tu būtībā esi viens pats vai atbildīgs par sevi. Pat ja ekspedīcijā ir arī citi nirēji. Es varu iedomāties, ka Solari noteikti jutās tā, it kā viņš kaut ko palaistu garām. Viņi to bija plānojuši kopā, un tad neveiksme un savainojums piespieda Solari palikt malā. Savā pēdējā nirienā Džons Parkers bija spiests apgriezties, kad nira 3. sifonā. 1. un 2. sifons ir īsāki nekā 3. sifons, un Parkeram nepietika gaisa, lai turpinātu tālāk 3. sifonā un atgrieztos atpakaļ caur 2. un 1. sifonu. Viņš bija nedaudz vairāk nekā 200 metrus 3. sifonā, kad nolēma apgriezties. Pēc maniem aprēķiniem tas ir garāks nekā 1. un 2. sifons kopā. Vai tu vari iedomāties, kā ir nirt cauri garai, tumšai zemūdens alai, cerot pie katra pagrieziena, ka nākamais tevi aizvedīs līdz gaisa kabatai? Neviens tur nekad nav bijis, un tā vienkārši turpinās tālāk. Kādā brīdī es iedomājos, ka tu sāc domāt, ka tas nekad nebeigsies. Kā pētniekam tev gribas turpināt, bet kā racionālam cilvēkam tu zini, ka tev nav pietiekami daudz gaisa, lai vienkārši turpinātu klīst pa tuneļiem, nezinot, kad tas beigsies. Fārs šajā mēģinājumā caur 3. sifonu ņem līdzi vairākas papildu tvertnes. Viņš vēlas pārliecināties, ka viņam ir pietiekami daudz gaisa, lai turpinātu un atrastu galu. Ejot ūdenī, viņam nav ne jausmas, vai viņš tiks tālāk nekā Džons Parkers. Esmu pārliecināts, ka viņš domāja, cik tālu vēl būs jāiet, vai otrā galā vispār būs gaisa kabata. Iespējams, tur vienkārši ir strupceļš. Vismaz viņš varēja atzīmēt alas beigas. Bet varbūt tur ir vēl kas, un tieši tas ir aizraujoši. Tuvojoties punktam, kur Parkers pagriezās atpakaļ, viņam noteikti jāvaicā sev, cik tālu vēl jāiet, lai uzzinātu. Izrādās, nav jāiet tālu. Tikai 30 metrus aiz Parkera robežas viņš iznirst virspusē. 3. sifons ir 259 metrus garš. Kad viņš iznirst otrā pusē, viņš ir pirmais cilvēks, kas atklāja jaunu, sausas alas posmu. No ūdens viņš ar lukturīti apspīd alu un ierauga milzīgu eju, kas pazūd tumsā. Viņš izkāp no ūdens, noliek savus niršanas piedarumus un dodas alā. Es varu iedomāties, ka tas ir tāds atklājums, par kādu alu nirēji sapņo. Viņš ir pirmais cilvēks, kurš jebkad tur ir bijis, un Solari palaiž garām šo izcilo atklājumu. Ir gari posmi ar plašām atvērtām ejām. Ir viegli iziet cauri un ir interesantas kaļķakmens un iežu veidojumi.
Ir posmi, kur viņam rūpīgi jāizsprocas cauri šaurām plaisām, un tad ir tumšas, dziļas, daļēji aplūdušas vietas. Šī jaunā alas daļa turpinās 550 metrus pirms griesti sāk nolaisties. Šeit Fārs atrod vēl vienu zemūdens sifonu, Agen Alved 4. sifonu. Fārs atkal pievienojas savai ekspedīcijas grupai, un komanda dodas ārā no alas, lai satiktos ar Solāri un pēc tam dotos uz Krogu svinēt. Esmu pārliecināts, ka Solāra svinības noteikti bija ar rūgtuma piegaršu. Protams, viņš būtu sajūsmināts un pat lepns par savu draugu Fāru, bet tajā pašā laikā pilnīgi satriekts, ka pats to palaida garām. Abi pievērš uzmanību 4. rezervuāram. Nākamajā dienā viņi sāk plānot niršanu un visticamāk pavada kādu laiku sapņojot par alu, kas atrodas tālāk. Mēnesi vēlāk, sestdien, 1974. gada 15. jūnijā, Fārs un Solāri atgriežas Agen Alved, lai turpinātu savu izpēti. Viņi nirs kopā, bet darbosies kā individuāli nirēji. Kā individuāli nirēji, viņi ir atbildīgi par savām darbībām, un jebkurš no viņiem, jebkurā brīdī var atgriezties, atstājot otru turpināt vienatnē. Viņi dodas alā ar savu niršanas aprīkojumu un nelielu komandu, kas palīdzēs viņiem nest visu nepieciešamo, gatavi ilgstošai izpētēji. Niršana alās Aigona avasa galējās sifonos nozīmē, ka aprīkojums jānes cauri sarežģītiem sausajiem alas posmiem, kas ir vairākus kilometrus gari, pirms vispār nonāk līdz zemūdens daļām. Viņi iet, kāpj un dažbrīd izspiežās cauri alas ejām. Dažas ir ļoti šauras atvers, kurās cilvēks tikko var izspraukties cauri. Komanda nodot katru aprīkojuma vienību no rokas rokā cauri šīm šaurajām ejām. Kopā viņiem jānes vairāk nekā 100 kg aprīkojumu cauri alas sistēmai, tikai lai nonāktu līdz 1. sifonam. Atbalsta komanda dodas līdz 1. sifonam, un no turienes Fārs un Solāri turpina paši. Savas izpētes sākumā katrs nirējs nes 3 gaisa balonus, alas spoli, lai zemūdens tuneļos orientēšanās nolūkiem izritinātu vadlīniju un pāri alas zābaku sausajām alas daļām. 3 baloniem vajadzētu pietikt ar gaisu, lai viņi varētu iziet cauri 1. un 2. sifonam, tad cauri 3. sifonam un nonākt 4. sifonā. Viņi cer, ka ar šo gaisu pietiks, lai nokļūtu līdz 4. sifona galam, un tad pietiktu gaisa arī atpakaļceļam caur 4., 3., 2. un 1. sifonu. Sausajā alas posmā starp 2. un 3. sifonu viņi katrs atstāja vienu daļēji izlietotu balonu, kuru bija izmantojuši, lai nokļūtu līdz šai vietai. Tie ir mazie kurkuļu baloni, un viņi tos izmantos vēlreiz, kad dosies atpakaļ. Viņi turpina ceļu uz 3. sifonu ar atlikušajiem 2 baloniem. 259 metrus garais 3. sifons tiek pārvarēts bez starpgadījumiem. Kad viņi iznirst, viņi uzvelk savus alu zābakus, dodas 550 metrus garajā alas posmā, ko nesen atklāja Fārs, un virzās lejup uz 4. sifona sākumu. Šeit viņiem nav draugu palīdzības, lai nestu aprīkojumu. Ceļš ir grūts, bet viņiem nepieciešama tikai pusstunda, lai nonāktu līdz nākamās niršanas sākumam. Viņi skatās lejup uz tumšo baseinu sev priekšā un gatavojas iet ūdenī. Šajā brīdī abi nirēji atrodas ārkārtīgi izolētā vietā. Viņi atrodas vairākas jūdzes zem zemes alas iekšpusē un gatavojas ienirt bīstamā, nezināmā zemūdens alas ejā. Glābšana pat sausā alas daļā šādā vietā ir ļoti sarežģīta un prasītu ilgu laiku, lai viņus sasniegtu. Ja zem ūdens kaut kas noiet greizi, tu esi pilnīgi viens pats. Es varu iedomāties, ka viņi izjūt gan bailes, gan satraukumu. Viņi nolēma, tā kā abi veids izpētes niršanu, ka pirmo reizi kā partneri viņi nirs cieši kopā. Fārs parasti vada. Pēdējo reizi, kad Fārs nira viens pats, viņš izdarīja monumentālu atklājumu bez sava drauga. Viņi vēlas kopā atklāt jaunus apvāršņus. Esmu diezgan pārliecināts, ka Fārs vēlas, lai viņa draugs izjustu šo atklājumu sajūtu tikpat ļoti, cik Solāri to vēlas pats sev, bet viņi joprojām nirst neatkarīgi viens no otra. Ja kāds no nirējiem jebkurā brīdī jūtas nedroši, viņš var atgriezties un atstāt otru nirēju turpināt vienatnē. Viņi nomaina savus regulātorus uz pēdējo pilno balonu. Baloni, kurus viņi izmanto, lai nirtu cauri 3. sifonam, vairs nav pilni. Viņi tos joprojām ņems līdzi niršanā kā rezervi, tikai galējas ārkārtas situācijas gadījumam. Ideālā gadījumā rezerves balonam būtu savs regulators, bet šie ir jauni vīrieši, kas tikai sāk savu dzīvi, un viņiem nav budžeta vairākiem rezerves aprīkojumiem. Ja viņiem vajag gaisu no rezerves balona, viņiem jāizmanto regulators no galvenā balona. Zem ūdens ir grūti pāriet uz rezerves balona.
Vislabāk to darīt gaisa kabatā vai otrā pusē sifonam, bet nirēji neplāno nonākt situācijā, kur viņiem būtu jāizmanto rezerves baloni. Es atradu rakstu, kurā minēts, ka Solāri balonu bija ar nelielu pozitīvu peldspēju un viņam bija par maz atsvarā. Alumīnija baloni mēdz būt nedaudz pozitīvi peldspējīgi, īpaši niriena beigās, kad tajos vairs nav tik daudz gaisa. Alumīnijs ir vieglāks par tēraudu. Es pieņemu, ka viņam bija alumīnija baloni. Ja tava aprīkojuma peldspēja ir pozitīva un tev nav pietiekami daudz svina uz svara jostas, lai kompensētu šo pozitīvo peldspēju, tev nākas strādāt ar pleznām, lai peldētu lejup un neatsistos par tālas griestiem. Tu esi nepārtraukti iesaistīts gan garīgi, gan fiziski. Tu patērē vairāk gaisa, jo visu laiku aktīvi peldi. Un tā kā tu nepārtraukti domā par to, lai neatsistos pret alas griestiem, tas palielina arī tavu garīgo slodzi. Fara baloni tiek uzskatīti par ar negatīvu peldspēju. Tērauda baloni vienmēr būs negatīvi vai grimstoši. Atšķirībā no Solāri, Fars vienkārši piepilda savu BCD ar nedaudz vairāk gaisa, un viņš iegūst neitrālu peldspēju. Alā ir svarīgi būt neitrālam. Jūs netērējat enerģiju peldot lejup, un jums ir viena lieta mazāk, kas apgrūtina prātu, kas ļauj koncentrēties uz iespējami labāko lēmumu pieņemšanu. Fars parasti nirst pirmais, viņam seko Solāri. Tā ir attīstījusies viņa komandas sadarbība. Es īsti nezinu, kāpēc. Iespējams, ka Fars ir aprīkots ar vairāk aprīkojuma, vai arī viņam ir nedaudz vairāk pieredzes nekā Solāri. Ienirstot 4. sifonā, Solāri dodas pirmais. Es pieņemu, ka tāpēc, ka Fārs viens pats ienira 3. sifonā un atklāja neticamo eju starp 3. un 4. sifonu, tagad abi vēlas, lai Solāri būtu pirmais, kurš ienirst nākamajā alā. Solāri, ejot, izvelk savu vadlīniju no niršanas spoles. Viņi izmantos šo virvi, lai atrastu ceļu iekšā un ārā no aplūdušā tuneļa. Solāriem ir 122 metri virves, un Fārs, kurš seko viņam cieši aiz muguras, nes vēl 300 metru virves. Lai gan tas ir minējums, viņi abi paredz, ka niršana sumpā 4 būs gara. Pēc aptuveni 4 vai 5 minūtēm Solāri sāk dot signālus, ka viņam ir problēmas ar deguna blakustobumiem. Tas Solāri bieži notiek, kad viņš nirst lielā dziļumā. Tas ir kaut kas, ar ko viņam jau iepriekš ir nācies saskarties. Fārs dod viņam signālu, ka ja kaut kas nav kārtībā, viņam vajadzētu doties atpakaļ. Bet Solāri šķiet apņēmīgs, un viņš turpina doties tālāk, sumpa 4 būdams Fāram pa priekšu, pa ceļam izritinot savu virvi. Tunelis cauri sumpa 4 iet lejup, un Solāri nolaižoties, viņa deguna blakusdobums arvien vairāk saspiež ūdens spiediens. Sāpes pastiprinās, palielinot viņa diskomfortu un garīgo slodzi. Fārs pārbauda, vai viņš nevēlas atgriezties, bet viņš turpina uz priekšu. 120 metrus no sumpa sākuma Solāri virve beidzas. Tukšā spola tiek nogriezta un Fārs piesien savu virvi pie Solāri virves, pēc tam pārņem vadību. Fārs pārbauda savu dziļuma mērītāju, kas rāda 15 metrus ūdens dziļumu. Eja priekšā turpina iet vēl dziļāk. Abi nirēji saprot, ka priekšā ir gara un dziļa niršana. Viņi turpina ceļu, lēnām velkoties, peldot un rāpojot cauri zemūdens ejai. Fārs paskatās uz savu spiediena mērītāju un redz, ka viņš tuvojas 1/3 robežai. Alas nirēji ievēro 1/3 noteikumu. 1/3 gaisa balonā ir paredzēta iešanai iekšā, 1/3 iziešanai ārā un 1/3 ir rezervēta ārkārtas situācijai. Tas ir vienkāršs noteikums. Tu nirsti, līdz esi iztērējis 1/3 sava balona, tad apgriezies un dodies atpakaļ. Ja tu nirsti, līdz puse balona ir iztērēta, un tad saskaries ar problēmu, kas tevi palēnina, tev nepietiks gaisa, lai laikus izkļūtu ārā. 1/3 gaisa atstāšana rezervē ir drošības pasākums. Fārs zina, ka viņam jāgriežas atpakaļ dažu minūšu laikā. Viņš arī zina, ka Solāri, kuram ir nedaudz mazāki baloni, būs nedaudz mazāk gaisa nekā viņam. Fārs turpina pēc tam, kad sasniedzis savu 1/3 limitu. Paiet pāris minūtes, bet Fārs nolem doties vēl nedaudz tālāk. Viņš dod signālu Solāri, ka turpinās, un Solāri jāgriežas atpakaļ, ja nepieciešams. Viņš pieņem, ka Solāri dosies atpakaļ. Solāri ir pieredzējis un atbildīgs nirējs, un viņam vajadzētu pieņemt saprātīgu lēmumu. Pēc signāla došanas Solāri Fārs pagriežas un turpina to, ko viņš uzskata par solo izpēti uz 4. sifonu. Man ir šī kaitinošā sajūta, ka Solāri ir apņēmies nepalaist garām nākamo atklājumu. Esmu to redzējis arī citos alnirējos, kuri šķiet apsēsti ar savu mērķi. Solāri ir problēmas ar peldspēju un deguna blakusdobumiem, kas vēl vairāk palielina viņa psiholoģisko slodzi.
Ejot tālāk, eja turpina nolaisties līdz 21 metram dziļumā un aptuveni pēc 30 metriem Fārs caur duļķaino ūdeni ierauga stāvu Grants krastu, kas ved augšup. Viņš cer, ka tā paceļās līdz gaisa kabatai, vai vēl labāk, citai alas zālei. Viņš paskatās uz savu spiediena mērītāju, viņam ir palikusi gandrīz puse gaisa balona. Viņš zina, ka turpināt ir bīstami. Manuprāt, ir diezgan interesanti domāt par to, kas ietekmē lēmumu atgriezties. Solārī un Fārs šo ir plānojuši mēnešiem ilgi. Ja viņš tagad atkāpsies, kas zina, ilgi būs jāgaida līdz nākamajam mēģinājumam. Vai kāds cits iesprauksies rindā un izdarīs nākamo lielo atklājumu? Viņiem bija nepieciešams viss viņu aprīkojums, lai nokļūtu šeit. Ja ekspedīcijai bāzes nometnē būtu vairāk aprīkojuma, vairāk balonu, tad lēmumu atgriezties būtu vieglāk pieņemt. Fārs jau ir izdarījis vienu lielu atklājumu, un visticamāk uz viņu tiek izdarīts zināms spiediens turpināt veikt jaunus atklājumus. Tāpēc ir milzīgs stimuls doties vēl nedaudz tālāk. Turklāt, ja viņš atradīs gaisu, viņam būs laiks apstāties un atpūsties. Viņam būs laiks attīrīt prātu, un tad viņš varēs ātri sekot alas virvei atpakaļ uz to neticamo alu, ko viņš atklāja iepriekšējā mēģinājumā. Esmu pārliecināts, ka arī vēlme atklāt vēl vienu lielu alu spēlē savu lomu. Viņš steidzas augšup pa Grants krastu, cerot augšā atrast gaisu. Kāpjot augšup, vēl joprojām izskatās, ka Grants krasts turpinās līdz pašai virsmai. Viņš pārbauda savu dziļuma mērītāju – 1 metrs ūdens. Viņš ir tieši zem ūdens līnijas. Viņš meklē gaisa kabatu, sekojot alai tālāk. Fārs ir tik tuvu ūdens virsmai, ka var izstiept roku un to aizsniegt. Bet viss, ko viņš atrod, ir alas griesti tieši zem ūdens līmeņa. Viņš paskatās pa labi un redz, ka alas augšdaļa turpinās tajā pašā līmenī, nekur nemanot gaisu. Viņš nolem vēl vairāk riskēt ar jau tā bīstamo situāciju. Viņš peld tajā virzienā, kur skatās, cerot, ka alas augšdaļa pacelsies augstāk un izveidosies gaisa kabata. Viņš turpina peldēt gar alas griestiem. Tā vietā, lai paceltos augstāk, ala ielokas nišā, un pēc mazāk nekā 10 metriem viņš nonāk pie vertikālas sienas. Fārs ir nepatikšanās. Te nav gaisa. Viņš paskatās uz savu manometru, un viņam ir palikusi mazāk nekā puse balona. Viņam ir rezerves balons no 3. rezervuāra, bet viņš vēlas izvairīties no regulātora maiņas zem ūdens, ja tas ir iespējams. Regulatora maiņa no viena balona uz otru zem ūdens ir sarežģīta un bīstama, taču ārkārtas situācijā to var apsvērt. Labāk no tā izvairīties. Mūsdienās nopietni alu pētnieki niršanai izmanto vairākas rezerves sistēmas, un katram balonam ir savs regulators. Un viņam ir nepieciešams rezerves balons, lai atgrieztos caur 3. sifonu. Viņam tiešām jāatgriežas izmantojot gaisu no sava galvenā balona. Situācijas stress pieaug, un Fāram kļūst grūti skaidri domāt. Viņš gatavojas doties lejup un pēc tam augšup pa eju, kas ved atpakaļ uz sifona sākumu, cik ātri vien iespējams. Un tad, kad viņš pagriežas, lai dotos prom, notiek neiedomājamais. Viņš redz Solāri augstāk par sevi uz ejas griestiem, meklējot gaisu. Viņš nekad neapgriezās. Fārs nopeld pie Solāri un dod zīmi, ka viņiem jāizkļūst no sifona. Solāri neko neatbild ar zīmēm. Fāra signāls ir pietiekami skaidrs. Fārs noliek savu alas spoli malā, lai Solāri varētu sekot, un ātri dodas pa līniju viņam priekšā. Viņš sasniedz dziļāko punktu Grants krasta apakšā. Viņš strauji nolaižās un pa ceļam pienācīgi neizlīdzina spiedienu ausīs, un tagad viņam ir stipras sāpes. Viņa galva griežas no stresa, sāpēm un fiziskas piepūles, cenšoties izlausties cauri tunelim, bet viņam ir jāturpina kustēties. Nākamo vairāku minūšu laikā viņš rāpo un peld cauri duļķainajam ūdenim atpakaļ pa tuneli, cenšoties būt pēc iespējas ātrāks un metodiskāks. Vienlaikus kontrolējot elpošanu, lai netērētu to nedaudzo gaisu, kas viņam vēl palicis. Viņš turpina doties atpakaļ pa auklu, ko bija izvilcis no savas poles, un tieši pirms vietas, kur viņa aukla ir piesieta Solāri auklei, 122 metrus no alas un svaiga gaisa, viņš apstājās. Viņš nolēma pagaidīt, lai pārliecinātos, ka Solāri viņam seko. Viņam šķiet, ka tur atrodas ilgu laiku, taču viņš tomēr gaida. Viņš tur ir tikai minūti, ļoti ilgu minūti. Viņš joprojām atrodas vairāk nekā 120 metrus no sifona sākuma. Viņa galvenais balons ir gandrīz tukšs. Viņš apsver domu doties atpakaļ meklēt Solāri, taču zina, ka viņam nav pietiekami daudz gaisa rezerves, lai atgrieztos lejā pa tuneli. Viņam ir jāizkļūst ārā. Viņš turpina ceļu atpakaļ uz virsmu, cenšoties saglabāt mieru, visu laiku cīnoties ar spēcīgām galvas sāpēm. Fārs iznirst pie 4. sifona ieejas.
Tiklīdz viņš iznirst virspusē, viņu pārņem neticama atvieglojuma sajūta. Sāpes ausīs ir neizturams, un viņam ir stipras galvas sāpes. Viņš stāv baseinā ar galvu rokās apmēram 5 minūtes, domājot, vai nav nopietni savainojis sevi. Es nevaru atrast nekādas atsauces uz to, bet domāju, ka šeit darbojas 2 lietas. Jā, viņš ir izdarījis spiedienu uz bungādiņām, kas var būt ārkārtīgi sāpīgi. Es domāju, ka viņš arī ir pārpūlējies un elpojas ar pārtraukumiem, lai taupītu gaisu. Elpošana ar pārtraukumiem nozīmē īslaicīgi aizturēt elpu. Zem ūdens spiediens palielinās, un tāpēc oglekļa dioksīda ietekme, kad aizturi elpu, var izraisīt stipras galvas sāpes. Galu galā situācijas realitāte un iepriekšējo 30 līdz 40 minūšu notikumi sāk apjausties. Viņš stāv viens pats baseinā. Solārī joprojām ir iekšā sifonā. Viņš var tikai sēdēt un gaidīt, kad viņa draugs iznāks virspusē. Viņu moka domas par to, kas varēja notikt un kas līdz šim brīdim ar viņa draugu droši vien jau ir noticis. Viņš neko nevar darīt, tikai sēdēt krastā un gaidīt. Viņš skatās uz ūdens virsmu, cerot ieraudzīt, kā aukla raustās. Virs ūdens virsmas lēni un klusi griežas putojošu burbuļu grupa. Fārs apsver iespēju atkal ieiet ūdenī, lai meklētu Solāri. Pēc mokošas gaidīšanas Fārs saprot, ka ir pagājušas vairākas stundas. Viņam kļūst skaidrs, ka nav jēgas palikt tur, kur viņš ir. Viņš nolemj vismaz mēģināt īsi izpētīt pirmo sifona posmu. Viņam gaisa krājumi ir gandrīz izsmelti, un tas nozīmēs atgriezties ūdenī, izmantojot balonu. Kas viņam nepieciešams, lai izkļūtu cauri 259 metrus gariem 3. sifonam. Viņš nolemj tomēr ieiet un apskatīties. Viņš uzvelk savu aprīkojumu, ieiet ūdenī un ir gatavs nirt. Tagad gandrīz noteikti viņš atradīs savu drauga bezdzīvīgo ķermeni. Viņš viegli pavelk virvi, lai tā būtu stingra pirms dodas iekšā. Viņš nevēlas sapīties vaļīgā virvē, bet kad viņš pavelk, saprot, ka virve ir vaļīga. Viņš vēlreiz pavelk virvi, lai tā būtu stingra. Virve vienkārši nāk viņam līdzi, kad viņš velk, un viņš saprot, ka ar to kaut kas nav kārtībā. Tā nav piesieta ne pie kā. Viņš nevar nirt pa brīvu virvi, tāpēc viņš turpina to ievilkt. Kad viņš ievilka 130 metrus virves tieši aiz mezgla, kur abas virves savienotas, netālu no vietas sifonā, kur viņš apstājās un gaidīja, ejot ārā, viņš atklāja, ka virve ir pārgriezta ar nazi. Kad Solārī devās atpakaļ pa tuneli, viņš droši vien sapinās ar virvi un bija spiests sevi atbrīvot, pārgriežot to diezgan tuvu aiz Fāra. Atbrīvojoties, pārgriežot virvi, viņš visticamāk zaudēja orientāciju un apmaldījās tunelī. Visu to laiku, ko viņš pavadīja sapinies, viņam vienkārši beidzās gaiss. Ar tik maz gaisa viņš no tā punkta nevarēja tikt nekur tālāk. Fārs saprot, ka viņa draugs ir miris, un viņš neko nevar izdarīt šajā situācijā. Fārs savāc savas mantas un dodas atpakaļ pa tuneli, gatavojoties ienirt 3 sifonos, kas atrodas starp viņu un alas izēju. Pēc tam, kad Fārs un viņa komanda izkļūst no Eigina avitas, tiek uzsākta glābšanas operācija. Pirmais mēģinājums, kas tiek uzsākts drīz pēc tam, tiek atlikts sliktas redzamības dēļ zem ūdens. Otrais mēģinājums tiek veikts 5 dienas vēlāk ar Johnu Parkeru, taču viņš tiek tikai nelielu attālumu 4. sifonā. Viņš neatrod Solārī ķermeni. Tiek veikti turpmāki meklēšanas mēģinājumi, un kopumā Rodžera Solāri meklēšanai tiek veltītas 2760 cilvēkstundas. Neskatoties uz šiem centieniem, viņa ķermenis netiek atrasts. 7 gadus pēc notikušā 1981. gadā Fārs veic vēl vienu niršanu Agen Alved 4. sifonā. Viņam šī pieredze bija traumatiska. Viņš ieiet alā 215 metrus, neatrodot gaisa kabatu pirms atkāpjas. Viņš neatrod Solāri ķermeni. Vēl pēc 5 gadiem, 1986. gadā, 2 nirēji, Ians Rolands un Julians Vokers, veic nozīmīgu izrāvienu 4. sifonā. Viņi atrod Rodžera Solāri ķermeni 220 metrus dziļi sifonā, tieši aiz Fāra iepriekšējām robežām. Taču ir pārāk bīstami iznest ķermeni, kad viņiem jau trūkst gaisa tik ekstrēmā un nomaļā vietā. Viņi atstāja Solāri ķermeni, un tas joprojām atrodas 4. sifonā līdz pat šai dienai. Mārtiņš Fārs kļuva par pasaulē atzītu alu nirēju, uzstādot rekordus un piedaloties revolucionāros nirienos. Šodien viņš māca alu niršanu un ir uzrakstījis vairākas grāmatas par savu pieredzi. Es atstāšu saiti uz viņa grāmatu par šo nirienu zemāk.